Erektīlā disfunkcija ir kā simptoms, ja pazīme visdažādākajām problēmām, ko organisms var sastapties. Tā var būt kādas slimības pazīme, visbiežāk ar asinsvadu sistēmu saistītas. Tā var būt sekas pēc kādas iepriekšējas, varbūt ārstēšanas, traumas, piemēram, operācijas, vai arī kādreiz tie psiholoģiski stāvokli, kā trauksmes, satraukums, nogurums un tam līdzīgi. Erektīlā disfunkcija ir sastopama samērā bieži, biežāk nekā varbūt liekas, un to sastopas apmēram puse no vīriešiem dzīves laikā. Erektīlā disfunkcija neskar tikai vecākus vīriešus pēc 50 gadu vecuma, bet tā var būt sastopama jebkurā vecumā. Erektīlā disfunkcija noteikti ir ārstējama problēma un uzlabojama, un ar to nav jāsamierinās. Ja šīs erektīlā disfunkcija norit regulāri, tātad atkārtojās ilgākā periodā, vairāku nedēļu, mēnešu garumā, tad jau tā ir noteikti pazīme, kad griezties pie ārsta un meklēt atbalstu. Vizītē pie ārsta urologs iespējams vēlēsies veikt kādus izmeklējumus. Bieži vien tie būs nozīmēs kādas asins analīzes, izveiks apskati, varbūt nozīmēs papildus radioloģiskos izmeklējumus. Erektīlās disfunkcijas 3 galvenie riska faktori ir pārmērīga alkohola lietošana, smēķēšana un liekais svars. Tātad šie 3 veselīgas dzīvesveida aspekti ir ļoti būtiski, un to korekcija var pozitīvi ietekmēt arī erektīlo funkciju turpmākās dzīves gaidā. Erektīlās disfunkcijas galvenās ārstēšanas iespējas bez dzīvesveida korekcijām mūsdienās ir medikamentozā terapija, kas joprojām ir pirmais un galvenais stūrakmens un visbiežāk pielietotais, ko plaši zināmā jau mazā zilā tabletīte. Šobrīd arī pieejams gan cita veida medikamenti un dažādās devās. Tāpat arī nereti vīriešiem negribas, lai partneris redz, vai arī šos tabletes nav īsti iespēja tā neuzkrītoši lietot, tad ir iespējas arī lietot tā neuzkrītošā veidā, kā mutē šķīstošu plāksnīti, kurai nav vajadzīgs ūdens. Lietojot medikamentus erektīlai disfunkcijai nav jābaidās no pieraduma vai atkarības efekta, jo medikamenti lielākoties ir ļoti īslaicīgas darbības. Līdz ar to arī vīriešiem, kuriem varbūt šī problēma ir īslaicīga vai pārējoša, var nepieciešams gadījumā šo lietot, un arī vēlāk, kad tas nav nepieciešams, to droši pārtraukt. Ja medikamentozā terapija nepalīdz, vai arī ir gadījumi, kad vīrietis negrib lietot ilgstoši tabletes, ir metodes, kā uzlabot erekciju arī ar citām metodēm. Tā, piemēram, ir tā saucamās vakumierīces, ko izmanto īpaši bieži pēc kādām ķirurģiskām iejaukšanām. No ķirurģiskām ārstēšanas metodēm pie erektīlās disfunkcijas ir pieejams implanti, kas ir dzimuma locekļa protēze, kas darbojas pietuvinot, jeb imitējot dabisko erekciju. Tas ir tāda veida speciāla balonu veidā baloniņi, kuri tiek ievietoti dzimumloceklī operācijas laikā, kurus tad pēc nepieciešamības var ar nelielu pumpīti uzpildīt, tādā veidā sasniedzot erekciju un izveicot dzimuma aktu, pēc dzimuma akta atkal nolaist ikdienas stāvokli. Vīriešiem ar erektīlo disfunkciju nav jābaidās un jākontrējās un meklēt pēc palīdzības. Tas nav vīrieša vājuma pazīmes, ne erektīlā disfunkcija, ne arī griešanās pēc palīdzības šī jautājumā, bet drīzāk parāda vīrieša rūpes par savu veselību un par savu dzīves kvalitāti.